Uzmanies! 3, 2, 1, gaisā! Labvakar, Lemberga kungs! Labvakar, Lemberga kungs! Labvakar, Lemberga kungs! Labvakar! Te, uz mani! Labrīt, labrīt. Ziniet, Lemberga kungs, pirms mēs sākam šo interviju, es jūtu, ka man ir jāpārbauda, vai jūs vispār esat pie veselā saprāta. Tagad ātri atbildiet uz jautājumu. Kurš šodien datums? Tagad ir 2009. gada, ja nemaldos, mais. Nu gandrīz, bet vispār jau jūnijas. Tas arī ir pozitīvi. Jums patīk arī jūnijas? Tas viņiem jājautā. Es nevaru komentēt. Kuri viņi? Dombrovskis un arī Repše. Nu skaidrs. Bet sakiet konkrēti, uzreiz un skaidri. Nu kā jūs tikāt pie miljona? Ne, kā es varētu tikt pie miljona? Bet kas tur? Vienu latu ieguldi savu naudu, 9 tev uzdāvina. Jūs negribētu tā, ka jums vienu latu nopelna televīzijā un 9 jums par to uzdāvina. Bet jums tas viens lats jānopelna. Nē, nu, protams, ka gribētu. Bet kā, lai es nopelnu to vienu latu? Redziet, es jums pateikšu tā reku krūzīt jums priekšā, ja? Teiksim, 2008. gadā, piemēram, viņa maksāja 70 centīmus un pēc gada vienu latu, tad redzat, kā izmainījās tās krūzītes vērtības. Tad jūs būtu gatavs par vienu latu šo krūzi pirkt no manis. Un jūs smejaties. Jums ir smieklīgi, ja? Jā. Beidziet ņirgāties, nu tā jau es gan pie tā miljonu netikšu. Nu, jāsaka tā, ir jau labi. Protams, man jau nepieder pusi Latvija, un diez vai arī piederēs. Bet sakiet, kuras tieši pilsētas ir jūsu? Tāda pilsēta kā Saldus, Talsi, tur Smiltene, varbūt Preļi vai Līvāni un Ludza un tā tālāk. Kā jums tas izdodas? Vajag daļēji nofinansēt to projektu, un pēc tam, tur kā 9 mēneši paiet apmēram, Eiropas Savienība ieskaitot to naudu atpakaļ jums, jā. Nu, un skatoties ar skatu nākotnē, kuras pilsētas tad jūs gribētu paņemt savā paspārnē?